Kā redzat, visbiežāk uzdotais jautājums ir pastāst Ernest lūdzu kaut ko pa vektoriem. Lai gan, ja patiem bišku apakaļ, man jau ir bijuši TikTok pa vektoriem, bet es vēlreiz visu īsumā pārstāstīšu, jo tagad šī ir aktuālā tēma visiem, kur sāk vidusskolu. Tātad, kas ir vektors? Vektors, jā, vienkārši vārdiem sakot, ir bulta, vienkārši bulta, jā. Un vienkāršiem vārdiem sakot, ko nozīmē bulta? Bulta ir nogrieznis vienkārši ar virzienu. Vektors nogrieznis ar virzienu. Un tad, teiksim, mēs nonākam pie vektora koordinātām. Vektora koordinātas ir tik, cik vektors pagājis pa labi, un tik, cik vienības uz augšu. Šajā gadījumā no 2 uz 5 sanāk 3 vienības pagāja, un uz augšu pagāja no 3 uz 5, tās 2 1. Šitās būs vektora koordinātas, jā, un vektora apzīmē ar mazo burtu un tātad bultiņu, burtiski bultiņu augšā. Bum, tas ir īsumā pa definīciju. Tad kā saskaitīt vai atņemt vektoru? Tātad viens ir grafiskais paņēmiens. Ja mums ir divi vektori, bam, vektors A un vektors B, tad ko mēs varam izdarīt? Mēs varam vienam vektoram pielikt galā otru, un tad šitie savienojot sākuma punktu ar gala punktu, mēs tādu iegūstam summas vektoru. Un atņemšana A, teiksim, mīnus B, būtu, mēs viņu varētu pārrakstīt, kā tas būtu A plus, vienkārši A plus mīnus B. Un kas būtu mīnus B, bam. Ja širāds vektors B, tad mīnus B būtu vienkārši pretējā virzienā. Mīnus B vektors. Un ko mēs izdaram? Mēs tam A vektoram galā piekabinam to mīnus B vektoru. Ja mīnus B vektors, mums ir A vektors. Tā mēs iegūstam A mīnus B vektoru. Tas ir grafiskais. Bet ja mēs zinām koordinātas, piemēram, A vektors ir 5, 4, un B vektors ir 2, 3, tad ir pavisam vienkārši, ja mums ir A plus B, ko mēs izdarām? Mēs vienkārši paņemam, saskaitam x koordinātas, tātad 5 plus 2. Tad mēs attiecīgās koordinātas vienkārši saskaitam 4 plus 3. Bum. Un ja mēs rakstam šitā iekaviņās koordinātas, lai pateiktu, ka tās koordinātas vektoram tāda bultiņa liek augšā. Un tātad, ja mums ir mīnus, tieši tāpat, mēs atņemam attiecīgās koordinātas 5 mīnus 2 un 4 mīnus 3. Ja, un pasakam, ka tās koordinātas attiec uz vektoru. Tā kā šādi tas viss izskatās. Patīk, kā skaidroju, pievienojies Ernesta skolai. School.com, Ernesta skola. Gaidīšu tevi tur. Teksta uzdevumi ar vektoriem. Šis būs īpaši svarīgi tiem, kuri sāka mācīties 10. klasē. Bām! Uzdevums ir sekojošs. Motorolē brauc ar nevainīgu ātrumu 8 m/sekundē rietumvirzienā un straume plūst ar vidējo ātrumu 2,4 ziemeļu virzienā. Sanāk, mums ir laiva, šis punkts, kura brauc ar 8 m/sekundē. Mēģina viņa braukt rietumos, bet viņu stumji, tātad uzzīmēs par šo būtiņu garāku, jo tad ir 8 m/sekundē, un tad viņu stumji ar 2,4 m/sekundē straumi uz augšu, uz ziemeļu un uz rietumu. Un tad mums ir jāprēķina, kāds tad ir rezultējošais, ja? Un kāds ir rezultējošais? Jāskata vektoru. Ko mēs darām? Mēs vienu vektoru paņemam un piekabinam vienam vektoram otram galā. Rezultējošais vektors būs šī. Vai arī pēc tāda paralogramma īpašības, vai arī pēc kā par metodas, tātad rezultējošais vektors būs šīs te vektors. Ja? Un kā tad viņu aprēķināt, ja? Nu, mēs varam uzzīmēt šeit tādu taisnu stūrīti, kas nozīmē, ka 2,4 būs arī šeit, jau 4 m/sekundē. Un kas tas ir? Tas ir viens taisleņķa 3 stūris, taisleņķa 3 stūris. Un tātad mēs varam izmantot veco labo Pitagora teorēmu, kur viena kvadrata plus otra kvadrata kvadrātā ir hipotenūza. Un hipotenūza ir tātad tas vektors, ko mums vajag. Ja? Tātad mēs ierakstam 2,4 kvadrātā plus 8 kvadrātā ir kvadrātā. Mums vajag, rakstīsim otrādāk šādā. Un mums vajag iegūt C kvadrātā. Mums vajag iegūt C, tas būtu 2,4 kvadrātā plus 8 kvadrātā. Un to noteikti ar kalkulātoru var izreikināt. Ceru, ka tas tev palīdzēja donāt un uzdevums ir atrisināts. Šajā video būšu ekstra produktīvs un atbildēšu reizē uz 2 jauniešu jautājumiem. Un tad pirmais ir paskaidro, kas ir vektoru projekcijas, un otrais ir, kā tad aprēķināt vektoru. Tagad mums ir koordinātu as, mēs novelkam vektoru, tad attiecīgi projekcija būs šī te vieta. Piemēram, ja jums no augšas lītu šitāds mīlīgs maziņš lietus mākonītis, ja godīgi pat nebūtu dusmīgs, ja man šitāds mākonītis lītu virsū, tad tā vieta, kura paliktu sausa, jeb tā zaļā, būtu vektora projekcija. Tieši tas pats uz x as, šitā ir tā projekcija. Ja, piemēram, ja mums no labās puses spītētu prožektors, tad tur būtu ēna. Tā būtu attiecīgi x projekcija, tā būtu y projekcija. Un, ja šitas mums būtu vektors a, tad attiecīgi x as projekciju apzīmētu ar ax un y as projekciju ar ay. Un tad tās abas projekcijas kopumā veidotu vektora koordinātu 3 un 4. Un tad jautājums par to, kā aprēķināt vektora garumu, ko uzdeva otrs jaunietis. Un tas ir, ja, tāpēc formulas, tāda x projekcija kvadrātā plus y projekcija kvadrātā un no tā visa izvilkta kvadrātā, kas būtu 3 kvadrātā plus 4 kvadrātā, plus 9 plus 16, nāk kvadrāts sāk no 25, ir 5. Un uzdevums ir atrisināts.